I will tell him what we have is true love. I remember your heart. Fireflies and daisies are flying in my when we are so close. There are lightnings in my when we are so close. When we are so close. Čau visiem! Tad Ziemassvētki ir jau gandrīz vai klāt, un es jūs vēlos iepriecināt ar vēl vienu Ziemassvētku video. Šajā video es jums parādīšu 3 dažādas matu frizūras, perfektas Ziemassvētku laikam. Viena no tām būs tāda ikdienišķa skolas frizūra, un tad 2 no tām būs tādas, ar kurām jūs varat doties uz Ziemassvētku vakaru, kad jūs svinat ar ģimeni, vai uz kādu pasākumu vai uz koncertu. Šis video nebūtu izdevies, ja ne manā personīgā stiliste. Es pieņemu, ka daudz no jums zina to, ka es neesmu pro matu frizūrās un galīgi nemāku tās taisīt. Tāpēc es pastāstu manu personīgo stilu šajā video man palīdzēt. Paldies! Ceru, ka jums šis video patiks, vairs nerunāšu un negribu, lai šis intro būtu pārāk ilgs un aiziet! Lai izveidot pirmo frizūru, sāciet ar to, ka izķemējiet matus. Tad atdaliet augšējo matu daļu, to sauc par kronīti. Ja jūs nekad taisīt Arianas Grandē frizūru, tad jūs zināsiet, kas šeit ir jādara. Sadaliet matus 2 daļās, apakšējā un augšējā. Augšējo daļu saliet vēl 2 daļās, un tad mēs varam sākt pīta franču bizi. Ja jūs nezināt, kā pīta franču bizi, tad jūs varat paskatīties dažādas video YouTube, to ir ļoti daudz. Tad, kad jūs esat nonākuši līdz pierei, neapstājieties pīta franču bizi, bet turpinat pīt, un tad jums uz galvas izveidosies tāds kā kronis. Kad jūs esat sapinuši bizi līdz tai vietai, kur jūs sākāt, tad jūs varat uzpīt parastu bizi. Nostiprināt to ar gumiju un izveidot tādu kā copīti, savienojot abus franču bizes galus. Sastipriniet to ar mazām spradzītēm un augšējā daļa jau ir gatava. Es jums iesaku arī nedaudz paplucināt bizi, tad jūs attīstīsies biezāki un apjomīgāk. Paņemšu savu mīļāko matu sērumu no Lakmē firmas un iesmērēšu tos savos matos. Šis sērums dos maniem matiem spīdumu, kā arī padarīs tos daudz veselīgākus. Jūs varat atstāt matus izlaistus, bet mēs vēlējāmies tos salikot, lai frizūra izskatītos vēl pabeigtāka. Kad mati ir salikoti, katrai lokai iziet cauri ar pirkstu, tad mati izskatīsies biezāki. Sapūtiet ar laku un frizūra ir gatava. Šo frizūru saskaņoju šo te biezo pukaino melno jaku, rozā blūzīti ar jau piešūtu aksesuāru, melnas bikses un melnu zābakus. Šī frizūra ir mana mīļākā, un jāsaka, ir apmēram līdzīgi kā pirmajā frizūrā, tikai šoreiz mums būs jāizveido tāds kā aplis galvas vidū. Tā, lai jums mati ir no priekšas un no aizmugures izlaisti. Tas manai stilistei aizņēma visvairāk laika, un tad, kad jūs esat izveidojuši šo te perfekto līdzi no apli, jūs varat sasiet to ar gumiju.
Tad jums būs nepieciešams šāds švamveidīgais virtulis, kur var nopirkt drogās, H&M un citos veikalos. Un tagad ir pati grūtākā daļa. Kad jūs uzliekat jūsu virtuli, jums ir jāpaņem viena matu šķipsta no augšas, kas ir no virtuļa, un 2 no apakšas, un jāpina franču bize. Atkal ņemam vienu matu šķipsta no augšas un 2 no apakšas. Ja jūs esat izmēģinājuši jau pirmo matu frizūru, jūs jau zināt, kā pīt franču bizi, un šis jums neaizņems daudz laika. Turpiniet pīt, līdz jūs nonāksiet līdz tam galam, kur jūs sākāt. Kad jūs esat nonākuši līdz galam, tad pievienojiet visus matus no apakšas un uzpiniet parastu bizi. Bizi aplieciet apkārt copē, līdz ar to pirmā biza, kuru mēs pinām, izskatīsies daudz biezāk nekā iepriekš. Saspraudiet ar mazām adatiņām un pašu bizes galu varat iesprāst kaut kur copē. Te nu jums ir gatava frizūra. Šo frizūru saskaņo ļoti elegantu neuzkrītošu kleitu un melnām kurpītēm. Trešā frizūra ir nekārtīgas copes, akurātāka versija. Sākt ar to, ka sadaliet jūsu matus 3 daļās, 2 sānu daļas un 1 aizmugures daļa. Aizmugures matu daļu sadaliet vēl 2 daļās, un tad vienu no tām daļām sākat virpināt. Ja jūs esat savirpinājuši šo te matu šķipsnu, tad izveidojiet copi. Saspraudiet to ar mazām adatiņām. Otro aizmugures daļas matu šķipsnu savirpinat, bet šoreiz virpinat to jau iepriekš izveidotajai copai apkārt. Un atkal sastiprinām ar mazām sprādzītēm. Tagad 2 sānu šķipsnes arī sākat virpināt apkārt mūsu copai. Un to pašu izdarām arī ar otru sānas šķipsnu. Iemesls, kāpēc mēs virpinam to no dažādām pusēm, tas, ka izveidosies uz mūsu galvas tāds kā zīmējums no dažādām pusēm virpināts. Frizūru es saskaņoju ar pūkainu vestīti, kreklu ar garām rokām, kā arī šo te metālisko ķēdi, melnas bikses un melnus zābakus. Es ceru, ka šīs frizūras jums noderēja. Varbūt tās bija diezgan sarežģītas, bet jūs saprotat, ko profesionālais stilistē šis vispār 3 minūtes, ne? Es ceru, ka jums šis video patika. Tiksimies pavisam drīz nākamajā video. Es jūs ļoti mīlu. Atā!